10. Latvijas ārstu kongress un tā pirmā plenāra sēde būs par komunikāciju un ar to saistītiem ētikas jautājumiem medicīnā. Ārstu medicīnas ētikas jautājumi vienmēr bijuši balstīti atbildīgās attiecībās gan pret pacientiem, gan pret kolēģiem. Pagājušā gadsimtā pievienojas otra nozīmīga atbildība – atbildība pret sabiedrību kopumā, rūpes par tās kopējo veselības stāvokli. Šodien realitātē saskaroties ar aizvien pieaugušo sociālo mediju un mākslīgā intelekta nozīmīgo lomu, ir nepieciešama veidot jauna veida komunikāciju gan ar pacientiem, gan ar sabiedrību. Plenāra sēde nesniegs atbildes, bet atvērs virkni jautājumu par kopīgiem darbības virzieniem, lai ārsti, pacienti un sabiedrība atrastu jauno līdzsvaru starp tiesībām, pienākumiem, diskrētumu un atklātību. Tāpēc aicinu visus ņemt dalību kongresā, aktīvi piedalīties, jo sanākšana kopā ir sākums, strādāšana kopā ir panākumi, un panākumi ir mūsu pacientu un viņu labsajūta un veselība. Paldies!